Ķīpselā ir sākusies 18. starptautiskā turismu izstāde Gada tirkus. Šogad mūsu izstāde atšķirās no iepriekšējiem gadiem ar to, ka mums ir divas pilnas halles. Viena ir atklāja pasauli un otra ir apceļo Latviju. Ārzemju hallē mums ir pārstāvēt 34 valstis un kopā pa izstādi ir pāri pa 200 standiem, kurā ir prezentēti pāri pa 600 uzņēmējiem. Tagad mēs tiekam Latvijas hallē, tad tiešām ir tā emocija, ka mēs esam Latvijā un mums ir iespēja pagaršot mūsu ražojumus, pārtiku, iepazīties ar mūsu amatnieku darbiem. Tas ir kaut kāds īpašs mūsu kolorīts un viņš te ir un es esmu ļoti priecīga, ka mēs ne tikai pērkam, rezervējam pa īpašām cenām piedāvājums apceļot Latviju, bet arī dabūdam to emociju un dabūdam vienkārši atpūtu šī hallē. Un arī mūsu Latvijas stends, katram apmeklētājiem ir iespēja redzēt Latvijas stendu, kāds viņš ir ārzemju izstādēs, kā mēs prezentējam sevis ārzemēs. Ir arī izdevusies tādi spēcprojekti kā Pirts iela, kurā ir iespēja iepazīties ar pirts tradīcijām un vienkārši dabūt labu pērienu no pirtnieka. Arī robežsardzi sniedz savu informāciju par to, ja jūs plānojat ceļot ar bērniem vai bez bērniem. Ir teiksim, tādi stendi, kuri ir ļoti informatīvi un ļoti derīgi cilvēkiem. Vispār tas pasākums pirmo reizi, man liekas, Ķīpselas vēsturē, kad izstādes apmeklētāji var atnākt un nopērties Ķīpselas teritorijā, izstādes laikā. Ja nu gadienā kādam ir kājas piekusušas un jau pa izstādi ir viss iztaigāts droši Pirts ielas galā, pagriežamies pa labi un nākam uz pirtiņu, nopērsim, nomazgāsim un gan jau arī vieglāk paliks. Mēs esam no Dienvidu Igaunijas vai Ziemeļa Latvijas, no Rujens. Mēs kaļam interesantus darbus, visus, kurus var pielietot dzīvē. Citi kalēja mākslas darbus, bet mēs, lai derētu cilvēkiem dzīvē, visāds interesants lietas. Es pārstāvu Vidzemes turisma asociāciju. Ir izstrādāti 40 jauni maršruti par Vidzemi un Dienvidu Igauniju, ko mēs piedāvājam starptautiskās izstādēs. Tie ir maršruti, kas ir braucam ar velosipēdu, kas ir ejam ar kājām, kas ir braucam ar mašīnu, ar motociklu, dažādi. Mēs piedāvājam šo jauno valsts, šis nesteidzīgā atpūta Latvijā, iemiesot viņu arī Vidzemē. Bet, protams, tas Vidzemē ļoti labi strādā, jo šeit tiešām ir tas viss jādara nesteidzoties, neskrienot, pieturot, atpūšoties, iedzert vīnu, kaut kur Brēngleļa, Valmiermuža saulu, iet kādā alā. Vienkoču parks, kas mums ir līgatnē, ļoti unikāla vieta. Pazemes bunkura līgatnē, jūra, ar ko mēs īstenībā ļoti pievelkam arī Krievijas, Baltkrievijas turisti ar Lietuvu. Mēs varam atpūsties ziemā, ziemā mums ir kalni, ļoti daudz kalnu. Sniega mums ir ļoti daudz, Rīga arī viņi, bet mums ir vēl vairāk, tā kā mēs arī ilgāk to visu varēsim darīt. Piedāvājumi tiešām ir šis kultūra vēsturiskais, dabas. Cauru gadu ir ko darīt. Tā kā laipni aicināt uz Vidzemi, brauciet pie mums, atpūšaties, domāju, jūs būsiet gandarīti. I'm from Dubai. We are representing the company Tourism Services. Es esmu no Dubajas, un mēs šeit reprezentējam savu kompāniju Royal Park Tourism Services. Kā jūs zinat, tā ir ļoti skaista pilsēta ar tās arhitektūru, kultūru un cilvēku. Mums ir daudz dažādu piedāvājumu, gan luksus klases. Es esmu atzīst, ka ir diezgan augsts. Bet mūsu ziemā ir 20, tā ka domāju, ka cilvēki. Tāpēc domāju, ka cilvēkiem no Latvijas varētu būt interesanti atbraukt pie mums. Experience our winter there, which is really hot.